Labdien, priecīgs svētkus! Šajā laikā ir tik daudz mazo piesprosto Latvijas karodziņu, un tur, ka jādomā, nedod Dievs, lai pienāk tā diena, ka mēs to visu sāktu darīt tikai ķeksīšu pēc. Man ir prieks un lepnums par tiem Latvijas iedzīvotājiem, kas savu zemi, kultūru un tās vērtības cenšas godāt ikdienas. Un Doma baznīcas vitrāžas atjaunošana ir lielisks piemērs, kā mēs to kopīgi varam darīt. Priecīgus svētkus! Ļoti bieži atceros tās sajūtas, ko šajā vasarā izjūtu dziesmu svētku estrādē. Un man gribētos novēlēt mums visiem aizvien biežāk sajust gaismas brīdi Latvijas mūžībai. Tas nozīmē nedzīvot tikai šai dienai, bet dzīvot ar domu, ko es varu darīt Latvijas labā un ko es jau esmu izdarījis. Un visiem justies ļoti pacelātiem, ka mēs esam šeit, šajā valstī dzimuši un varam būt šai valstī noderīgi. Es atbalstu jauno Doma vitrāžu, jo tas ir Dievam par godu un cilvēkiem par prieku. Es atbalstu jauno Doma vitrāžu, jo, kā gan citādi, es esmu latviete. Atmodas laiks ir mūsu drosmes un varēšanas apliecinājums. Ierakstīsim to Doma jaunajā vitrāžā. Es aicinu atbalstīt jauno Doma vitrāžu par godu mūsu valstī, par godu mūsu senču spēkam un par godu Dievam debesīs. Lai mēs turpinātos, mums kaut kas ir jādara. Es pielieku roku un atbalstu Domu vitrāžas tapšanu. Un es aicinu jūs nestāvēt malā un atbalstīt šo skaisto ieceri par Doma vitrāžu, kas būs Dievam par godu un papliecinājumu to, ka mēs varam to izdarīt. Esmu viens no kustības Mans domas labesgribas vēstniekiem, Goran Gora. Un šajā svētku nedēļā es jums novēlu visiem daudz mīlestības un daudz gaismas, kā arī dalīties ar mīlestību un gaismu. Jūs noteikti visi zināt, kā dalīties ar mīlestību, bet ja jūs nezināt, kā dalīties ar gaismu, tad es jums ieteiktu ieiet mājaslapā www.mansdomas.lv un jūs atradīsiet veidu, kā jūs varat atbalstīt jauno vitrāžu Rīgas Doma baznīcā. Un pavisam drīz šī vitrāža iegaismosies pavisam daudzās skaistās krāsās, un arī jūsu rokās ir noziedot vienu latiņu un padarīt šo vitrāžu ar vien spožāku. Daudz laimes svētkos! Ir skaisti būt mazam kristāliņam lielā mākslas darbā.